Labdien, cienījamie skolotāji! Labdien! Labdien! Mēs šodien Latvijas Universitātes pētnieku grupu jums nedaudz pastāstīsim par mūsu izstrādāto jauno komplektu, kas ir paredzēts lasīt prasmes novērtēšanai un atbalsta nodarbību vadīšanai bērniem mazās grupās. Tas ir paredzēts pārsvarā tiem bērniem, kuriem ir zināmas lasīt prasmes grūtības. Principā mēs būtu ļoti priecīgi, ja šodien mūsu auditorija būtu latviešu valodas skolotāji, kas māca latviešu valodu no 1. līdz 6. klasē, arī sākuma skolu skolotāji laipni gaidīti, kas varbūt māca citus priekšmetus, bet ir klases audzinātāji un labprāt zinātu tādas jaunās iespējas, ko patreiz piedāvā projekts. Principā šie instrumenti ir izstrādāti tādā garākā laika posmā. Projekta ietvaros mēs pabeidzām šo projektu, izstrādājot lasīt prasmes novērtēšanas pārbaudes testu 4. 6. klasē. Un arī pievienojam atbalsta nodarbību vingrinājumu materiālus, kas domāti visam sākuma skolas diapazonam un arī bērniem līdz pat 6. klasē. Šodien mūsu uzmanības fokus ir uz lasīt prasmes veicināšanas nodarbību vingrinājumu kopu, jo mēs vēlamies jūs tā detalizētāk iepazīstināt ar šiem materiāliem, lai jūs varētu saprast, cik liederīgi jums būtu viņu izmantot vai mācību stundu kontekstā, vai arī, piemēram, speciāliem skolotājiem, kas strādā mazajās grupās un sniedz bērniem atbalstu. Tātad tie materiāli ir īstenībā plaši lietojami. Šeit jūs redzat visu šo komplektu, kas satur gan testu daļu, gan arī stimulu materiālus un apkopojumu, arī mūsu pētījumiem ir. Un principā tā saknes šajam testam ir diezgan dziļas un pamatīgas, jo īstenībā tie zinātniskie pētījumi šajā jomā ir aizsākti jau Amerikā 70. gados. Un mūsu sadarbība ar Dynamic Indicator of Basic Early Literacy Skill, tā sauc pilno nosaukumu angļu valodā šai sākotnējai metodikai, un attiecīgiem kolēģiem no Amerikas ir sākusies jau 2010. gadā un arī turpinās līdz pat šodienai. Un tapusi tātad latviešu versija šim instrumentam ir. Tātad kā jūs varētu apgūt šo instrumentu? Te jums slaidā apakšā ir norādīti kontakttelefoni, e-pasts gan Viscā, gan universitātē, bet principā tā apguve ir tādās divās stadijās. Var apgūt, testa lietošanu 0. 3. klasē, pēc tam 4. 6. un, ja jums arī ir interese, mēs arī plānojam varbūt veidot grupas, lai apmācītu tieši atbalsta materiālu izmantošanā. Ideja ir ļoti vienkārša, ka šī sistēma piedāvā lasīt prasmes mērījumu, tad atkarībā no tā mēs novērtējam, kāds bērnam ir līmenis, un ja mēs redzam, ka šīs līmenis ir zem 20%, tā ir tā riska zona 20%, respektīvi viņš ir tāds līmenis, kas nedod iespēju bērnam pašam bez atbalsta pietiekami labi progresēt. Tad ir augsts procents palikt tajā nepietiekamā lasīt prasmes attīstības līmenī arī turpmāk, ja mēs skolotāji neatbalstam bērna attīstību. Šeit jūs, piemēram, varat ļoti labi redzēt vienu piemēru. Tā zilā līnija ir labais līmenis, 40%, tad ir 20. riska, un te ir viens bērns, kas 1. klasē rudenī sākotnēji parādīja zemu līmeni, jau ziemā jau labāk, un pavasarī jau viņš pat pārsniedza optimālo līmeni. Un šie instrumenti kopa ļaut arī novērtēt. Tātad, ja jūs strādājat ar bērnu, jūs arī varat novērtēt, cik veiksmīgs ir jūsu atbalsts.
Un līdz ar to tas nodrošina skolotājiem atgriezinisko saiti par viņu mācīšanās, jeb atbalsta pasākumu efektivitāti. Respektīvi, un šis komplekts, par ko mēs šodien vairāk runāsim, tad tas sastāv no vairākiem materiāliem, ir tātad rokas grāmatas par atbalsta nodarbībām un arī darba un stimulu materiālu burtnīcām. Tā ir, rokas grāmata ir, tad ir vēl 2 burtnīcas un arī ir, un atbilstoši noteiktai sistēmai notiek tātad atbalsta process. Jā, tātad tur ir zinātniskā loģika, kā tie vingrinājumi ir būvēti, bet šeit grāmatiņa, kas ir malā, ir arī publicēta tā teorija, ko jūs varat iepazīties un izlasīt visu teorētisko pamatojumu. Tagad es nodotu estafeti savai kolēģei, audiologopēdei Antrai Vabalei, un viņa turpinās. Jā, labdien, cienījamie kolēģi, vēl vienreiz, un es nedaudz tuvāk pastāstīšu par pirmo komponenti, lasīt prasmes apguvē, un manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga komponenta, un tā ir fonoloģiskā apzināšanās. Un te mazlietiņ varbūt sāksim ar kaut ko pavisam vienkāršu. Kas tad ir tā fonoloģiskā apzināšanās? Tā ir pavisam agrīna prasme, ko bērns sāk apgūt. Īstenībā viņš to sāk apgūt jau no dzimšanas, kad viņš klausās mammas balsi, kad viņš klausās dažādu verbālu informāciju. Un sākuma prasme ir vienkārši atcerēties atskaņu dzejolīšus. Protams, ja tā mamma viņam tos dzejolīšus skaita. Tad tur arī ir, tas process ir no vienkāršākā uz sarežģītāko. Tad nākošā prasme, nākošais pakāpiens fonoloģiskās apzināšanās aspektā ir zināšanas par atskaņām, par aliterāciju. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē vienkārši pateikt, vai vārdam zirgs un māja ir atskaņas, varbūt vārdam māja un kāja ir atskaņas. Tad prasme atpazīt un nosaukt vārdus ar vienādi vai atšķirīgi skanošanām vārdu daļām un dažādās vietās vārdā. Un nākošais etaps jau ir atkal sarežģītāka prasme. Tas ir prasme segmentēt silbes vārdos. Un tālāk, protams, ir nākošā vēl sarežģītākā prasme saprast to, ka vārdus var dalīt vēl mazākās vienībās fonēmās, un ne tikai dalīt fonēmās, bet arī prasme izdalītās fonēmas nosaukt. Un vissarežģītākā prasme šajā fonoloģiskajā apzināšanās procesā ir vispār izpratne par vārdu fonēmisko struktūru, un ne tikai dalīt šos vārdus, bet arī manipulēt ar fonēmām vārdos. Tas nozīmē pieņemt, pievienot fonēmas, noņemt, pārvietot, tādējādi veidojot jaunus vārdus. Un tas, ko es gribēju teikt attiecībā uz šīm nodarbībām tieši fonoloģisko prasmu pilnveidošanā, ir tas, ka viss šīs nodarbības ir balstīts tikai uz audiālo aspektu. Respektīvi, vizuālais atbalsts ir tikai attēli. Šeit mēs varam redzēt, kā tad soli pa solim šīs prasmes veidojās no vieglākām uz sarežģītākām prasmēm, un vispār, lai bērns tiešām veiksmīgi uzsāktu lasīt prasmes apguvi, tad mēs redzam, ka šī ļoti svarīgā daļa ir tieši fonēmiskā apzināšanās. Fonēmiskā apzināšanās, tātad prasme identificēt jau noteikti fonēmu vārdos, un tālāk, protams, segmentēt vārdu skaņās, un tālāk manipulēt ar šīm skaņām. Lūk, un kāpēc tad ir šī prasme jāattīst? Zinātnieki ir fonoloģiskās apzināšanās prasmes pētījuši ļoti daudz,
Un pētījumi liecina, ka šo uzdevumu izpildi ir cieši saistīta ar vārdu lasīšanas prasmi attīstību nākotnē. Tad jau, kad bērns sāk mācīties lasīt ne tikai zilbiskā līmenī, bet jau arī vārdu līmenī. Un šādu uzdevumu izpildes deficīts ir viens no iemesliem, kāpēc arī varbūt tā lasīšana nevedas tik raiti, kā visi vēlētos. Šeit jūs, protams, varat redzēt galveno nodarbību mērķu un saturu, bet īsāk sakot, es teiktu tā, ka tas galvenais uzdevums ir pirmkārt attīstīt klausīšanās prasmes un reflektēšanas prasmes, veicināt fonoloģisko izpratni dažādos līmeņos. Un, protams, tātad ne tikai saklausīt skaņu segmentus vārdos, bet tālākā veidā arī šos segmentus apvienot, lai veidotu vārdu. Tad var teikt, ka tas ir gan augšupejošs, gan lejupējošs process. Un, protams, jebkurā laikā šis process bērnam ir pietiekami komplicēts un sarežģīts, un tāpēc viņš vienmēr ir jāpamudina, jāveido ļoti pozitīva attieksme arī tad, ja viņam kāds uzdevums neveic tik raiti, kā mums varbūt gribētos. Un tagad varbūt mazliet paskatīsimies dažus uzdevumu piemērus, kādus paredz šis fonoloģiskais bloks. Tātad sākumā uzdevumi pavisam vienkārši, un sākuma posmā jau, protams, šie uzdevumi ir domāti sagatavošanas klases bērniem, bērnu tārzos vēl joprojām 6 gadu vecumā, tātad, piemēram, vārdu ar skaņu sākumā nosaukšana un sadalīšana zilbēs. Īstenībā tas ir ļoti vienkāršs uzdevums, bet ne visiem bērniem šīs prasmes uz 6 gadiem arī ir vēl attīstījušās. Tātad nākošais uzdevums ar šo pašu fonēmu ir ne tikai izdalīt skaņu vārdā, bet, protams, arī izdalīt šo vārdu ar noteiktu skaņu no teikumu. Piemēram, es dzīvoju skaistā mājā, tātad vārds mājas sākas ar skaņu, un bērnam nemaz šī skaņa nav jānosauc. Viņš vienkārši var pacelt attēlu un parādīt šo attēlu, ka šī skaņa sākas ar skaņu Nākošais uzdevums, tātad viens no piemēriem ir, ka ne tikai vienā teikumā, bet tas ir tas, ko es minēju iepriekš par aliterāciju, kad teikumā ir gandrīz visi vārdi ar skaņu sākumā. Jā, tātad viens piemērs, piemēram, Māra nes mugursomu, Māra nes mazu mugursomu un mazā Māra nes mazu mugursomu. Tātad bērnam ir jābūt pietiekami labi attīstītām klausīšanās prasmēm, lai viņš varētu tātad veikt uzdevumu, kur viņam ir gan jāatkārto šie teikumi, gan otrs uzdevums arī, varbūt jānosauc kādu vārdu, kurā ir skaņa Un tālāk uzdevumi jau kļūst mazliet sarežģītāki, tātad tur ir ne tikai viena fonēma apstrādē, bet gan divas. Sākumā tātad vienā nodarbībā ir iekļautas vairākas fonēmas, piemēram, Z un B, un arī attēlu grupa kļūst daudzveidīgāki, attēli vairāk, un, piemēram, šajā uzdevumā ir iekļauts jau uzdevums, ka viens vārds šeit nesākas ar noteiktu skaņu, tad bērnam ir jābūt vērīgam un jāklausās. Un līdzīgi tātad tur bija uzdevumā jānosauc skaņa, vārdi ar skaņu Z sākumā, un šeit tātad ir vārdu ar skaņu S nosaukšana beigās. Tad es gribēju piebilst, ka visi šie uzdevumi ir zināmā loģikā izkārtoti, atbilstoši latviešu valodas literārām normām un kādai noteiktai trajektorijai, kā mēs varam bērnus mācīt, līdz kamēr mēs faktiski soli pa solim varam pietuvināties tādam ļoti komplicētam uzdevumam, kā mācīt segmentēt bērnu doto vārdiņu segmentos. Un šeit es esmu ielikusi vienu metodoloģisku piemēru, kā tieši to var darīt. Šis ir ļoti komplicēts uzdevums, jo tad ir doti attēli ola, govs un ādata, un katra attēla pirmā fonēma veido kopumā veselu vārdu. Tātad attēlam ola pirmā skaņa ir O, attēlam govs pirmā skaņa ir G, un attēlam ādata pirmā skaņa ir A. Un tātad šo vārdu var izrunāt ātri, oga, bet to var nosaukt arī pa fonēmām. O, G, A.
Tas ir ievad vingrinājums, un nākošais vingrinājums, vai, teiksim, noslēdzošā daļa šim fonoloģijas blokam ir tas, ka bērnam dod vēl papildus vingrinājums, kurā faktiski viņam ir jābūt pietiekami vērīgam, lai viņš varētu ne tikai identificēt pirmo skaņu vārdā, bet šīs pirmās skaņas viņam tātad veidotu jau konkrētu vārdu. Šis process ir lēnīgs process, tur neko ļoti ātri intensificēt nevar, un tādēļ šis process ir jādara ļoti, ļoti pakāpeniski, ar ļoti lielu atbalstu un tādu ļoti pozitīvu attieksmi pret bērnu. Vienmēr atkārtojot un vienmēr mudinot klausīties un kaut vai atkārtot tikai pēc parauga. Tas ir arī tas kopums, ko es gribēju vēstīt par fonoloģisko procesu. Vēl es gribēju pateikt pēdējo teikumu. Šķiet, ka šie vingrinājumi ir ļoti vienkārši, bet tomēr, ja mēs domājam par tālāko procesu lasīt prasmē, tad bērns iespējams ielasīs vienkāršus vārdus, bet tad, kad viņam lasīšanas procesā būs jāsastopas ar sarežģītākiem vārdiem lasāmā materiālā, tad tieši šī fonoloģiskā prasme varētu būt kā ierobežojums raitai lasīšanai. Jā, paldies, un tagad es došu atkal vārdu profesorai. Jā. Andra, varbūt parādi šo te lielo grāmatu, ka tur visi ir tie attēli, tur ir kartona veidā, viņus var griezt un strādāt, tā kā tie ir visi sagatavoti. Pietiekami biezi, un skolotājs tā tad var lietot. Jā, nākamais, kas ir ļoti svarīgs un kas rada bērniem problēmas, ir, protams, nespēja automātiski un ātri atpazīt burtus un nosaukt viņus. Un tāpēc ir veidota vesela sistēma, un faktiski visas nodarbības mums ir aprakstītas arī šajā grāmatā, ļoti detalizēti mērķis, kognitīvo procesu veicināšana, tieši kāpēc tā vai citādi tas tiks darīts. Un, piemēram, burtu nodarbības sākās ar diagnostisko spēli. Tad bērni pa 3, viņiem tiek izdalīti katram savi komplektiņi. Sākumā tiek izdalīti tikai mazie burti, pēc dažām nodarbībām vēlāk arī lielie burti, tātad izgriežot no tiem loto pusītes. Un tādā veidā bērni, spēlējot šo loto atbilstoši grāmatā definētiem noteikumiem, viņi sauc tos burtus, un savukārt skolotājiem ir iespējams protokolā ļoti precīzi atzīmēt, ko tad kādas burtus viņš varēja nosaukt, kādus nē. Un šo nodarbību būtība ir tāda, ka mēs strādājam ar katru bērnu, ar tiem burtiem, ko viņš patiešām nezina. Jā, tad jebkura nodarbība ir vienmēr fokusēta un fokusēta uz 3 burtiem, ko viņš nezina. Tātad katrs bērnam mēs atlasām vēlāk tās bildītes un tos eksperimentālos materiālus, kas te grāmatiņā ir, kas palīdzētu tieši viņam, tieši to burtu apguvē, kurām viņam ir grūtības. Ja? Un kā tie vingrinājumi ir veidoti? Ja? Arī redziet šeit tas loto, kas ir veidots no dažādām krāsām, viņam arī ir pieaugušā grūtības pakāpe. Ja, piemēram, pati grūtākā ir pēdējā krāsa, kad bērniem apgriežot otrādi, viņam izdala, teiksim, viņš iegūst 1 burtu, vēlāk viņš paceļ otru burtu, un tas lielais burts ir, piemēram, ar citu fonu, bet viņam jāpaspēj pareizi pateikt, vai tas ir viņa meklētais burts. Respektīvi, ja viņam trāpījās A kartiņa ar mazo burtu, tad viņam jābūt uzmanīgam, kurā brīdī tad viņš pacels un iegūs šo A lielo burtu. Un tad viņa jāpaņem, nevis jānoliek atpakaļ, respektīvi jāspēj atpazīt. Un tā ir tāds viens no kognitīviem principiem, kas ļoti labi strādā, respektīvi bērnam ir vairāk kārts un bieži jāiekodē tas burts, jāatpazīst dažādos kontekstos. Un jo sarežģītāks konteksts, jo viņš ātrāk un labāk mācās. Piemēram, te mēs izmantojam vairākos principus. Piemēram, viens no principiem, ka ir labirinti.
Redziet, šeit grāmatā skolotājs var izkopēt attiecīgas lapas, pie tam ir lielākie labirinti ar lielāku skaitu burtiem, ar mazāku skaitu burtiem, un tātad bērns vienkārši zīmē un iziet to ceļu no viena gala līdz otram, ja? Bērniem, kas nogurst vairāk, var mazāks burtus, kas netik nogurst lielāks, un tā viņš trenējās. Tieši, un ir visiem burtiem ir šīs lapiņas, tad viņš trenē tieši tos burtus, kas viņam nepieciešami. Otrs princips, ka mēs tos burtus, kas viņam ir jāatrod, ja ir paraugu burts, un viņam jānosvītro atbilstošais burts, kurš ir tā dīvaini pagriezts. Un atkal tas viņa pagrūtina viņa uztveri, un līdz ar to viņš ātrāk un labāk iemācās to burtu automātiski atpazīt. Ja? Un tad nākamā grūtības pakāpe, viņam, piemēram, jāatpazīst pirmais burts, bet tur, piemēram, ir 2 burti. Ja? Un tas arī ir zināma grūtība. Vēl nākamā grūtības pakāpe, ka viņam jāuzzīmē, jāatrod noteikts burts, tādā trokšņu kartītē. Ja? Un tālāk mēs izmantojam puzles principu, kur var sagriezt 2 daļās, 3, 8, tur laikam 9 daļās iznāk, ja? Ir dažādas grūtības pakāpes, un bērni liekot, ilgi strādājot ar to vienu burtu, tas viņam palīdz tātad dziļāk iekodēt. Un tālāk iet vingrinājumi, arī princips, vispirms mācām mazo burtu, tad mēs mācām lielo burtu, un tad mēs mācām šīs saiknes starp mazo un lielo burtu, ja? Arī ar dažādu tipa vingrinājumiem. Jā, sākumā savienojam, vēlāk rakstam, jā, vēlāk meklējam trūkstošo, vai arī nākamā, tad, kad tā burtu atpazīšana jau ir diezgan stabila, tad mēs sākam burtu nosaukšanu, ka mēs nosaucam burtu un bērnam tādā ir jāatzīmē, jāatrod tas burts starp citiem burtiem, vai arī starp vārdiem jāatrod, ja? Un faktiski tā vingrinājuma kopa ir ļoti daudzveidīga, jūs varat izmantot, un mēs, protams, arī eksperimentāli pārbaudījām, vai pielietot šos vingrinājumus var panākt progresu. Un šeit jūs redzat šajā, teiksim, zīmējumā, ka te ir 2 grupas, bērni, kuri piedalījās atbalsta nodarbībās un kuri nepiedalījās, un mēs redzam, ka tie bērni, kas te nosauka eksperimentālā grupa, viņi jau pēc mēneša ilgām nodarbībām ir krietni progresējuši savā burtu atpazīšanā un nosaukšanā nekā tie bērni, kas nepiedalījās. Un tā ir visu šo eksperimentu arī būtība, ka mēs katram šiem uzdevumu kopām veicām pārbaudas, vai viņas ir efektīgas un mērījām. Uzreiz arī pateikšu jums, ka mēnesis ir par mazu, lai panāktu progresu, bet mums pētījumā vairāk arī nebija laika, ja, bet arī mēnešu laikā mēs ieraudzījām šīs izmaiņas. Tā. Tagad es nododu tālāk savai kolēģei, un viņa tad turpinās pārējiem komponentiem. Ar visiem pārējiem komponentiem, jā. Tad vēlreiz, turpinot kolēģi stāstīto par pašiem pirmajiem svarīgiem lasītprasmes komponentiem, turpināšu ar nākamajiem. Un arī šie komponenti pieaug savā sarežģītības pakāpē. Ja sākotnēji ir tāds fonoloģijas līmenis, pēc tam ir burti, tad nākamais, kas tiek definēts, ir alfabētiskā principa un pamata fonika. Un ko tas nozīmē? Ja profesors stāstīja, ka bērni pirms tam, lai viņi vispār sāktu lasīt, viņiem ir jāzina šie burti, un pēc tam tos burtus jau liek kopā un veido zilmes. Un pamatā tas alfabētiskais princips jau ir tāds, kad bērns strādā šo drukāto tekstu ar burtiem un vārdiem. Un tad tas nozīmē, ka fonēma reprezentācija rakstu formātājiem grafēmās, respektīvi burtu un skaņu izpratne, lai varētu notikt šis lasīšanas process.
Un kāpēc tas ir vajadzīgs? Ja pamatfonika attiecas uz tādām vienkāršiem burtu mēs latviešu valodā varam teikt zilbēm, tādām vienkāršām zilbēm, un šī zilbiskā lasīšana, un tā jau ir tādiem vienkāršiem vārdiem, divzilbju vārdiem, vienkāršas konstrukcijas vārdiem. Tomēr tas ir nepieciešams, lai tālāk, kā arī minēja kolēģis, lai varētu pēc tam lasīt arī sarežģītākus vārdus ar sarežģītāku konstrukciju. Un arī šeit tas pats darbojas princips, atkārtošanas princips, kas veicina šīs dekodēšanas prasmju attīstību, un pēc tam to jau var lietot arī šo iemācīto principu arī citos vārdos, ātrāk atpazīt. Tad šī prasme, kāds notiek, tad sapludina vairākas skaņas zilbēs, zilbes sapludina vārdos, un kas jau pēc tam attīsta šo automātisku vārdu lasīšanu, kas ir ļoti svarīgs aspekts raitai lasīšanai, precīzai lasīšanai un arī izpratnes komponentam pēc tam. Tad kāpēc svarīgi veicināt šīs prasmes? Vispār šie visi komponenti ir savstarpēji saistīti, un pētījumi arī rāda, ja strādā pie šo prasmju alfabētiskā principa un pamatfonikas veicināšanas sākotnējā posmā, tad, piemēram, uzlabojas līdz ar to jau mutiskās lasīšanas raitums vēlākā periodā. Un tad veicinot vienu komponentu, līdz ar to tiek veikts ieguldījums nākamā lasītprasmes komponentu attīstīšanā. Un tad, kas ir šī alfabētiskā principa un pamatofonikas komponentu attīstībai, kas ir tie vingrinājumi, atkal ir jārunā par sarežģītības pakāpi, ko mēs visos šajās nodarbībās ievērojam, tad no vienkāršā uz sarežģītāko, un šajā gadījumā atvērtās zilbes, slēgtās zilbes, zilbes ar divskaņiem, un arī vārdu segmentēšana, tā kā dalīšana zilbēs un vārdu veidošana no zilbēm, tā kā veicinot šo komponentu. Un šo visu piedāvāto nodarbību mērķis ir tad alfabētiskā principa izpratne, protams, šajā gadījumā sapludināt skaņas zilbēs, veidot vārdus, dalīt vārdus zilbēs, noteikti zilbju skaita vārdos. Un netieši vispār arī runājot par šo komplektu, notiek vārdu krājuma paplašināšana. Jo daudz ir vārdi, kas ir bērniem nezināmi, retāk dzirdēti, un bērni arī prasa un jautā šo vārdu nozīmi līdz ar to, kas ir arī ļoti svarīga lieta, šis vārdu krājums vispār lasītprasmes veicināšanai. Un uzdevuma piemēri, tātad alfabētiskā principa un pamatfonikas veicināšanai. Tātad mēs sākam, šeit esam paredzējuši zilbju veidošanu. Tātad diezgan klasiski, bet arī šajā gadījumā tā notiek automatizācija. Un te arī ir sarežģītības pakāpja. Pirmajās nodarbībās ir vienkārši atvērtās zilbes, pēc tam ar patskaņiem, īsie garie, pēc tam jau ir divskaņi, un pēc tam jau ir dažādos virzienos. Tā kā vienā daļā bērnam lūdz lasīt atvērtās zilbes, piemēram, žāžu, un atkal pārējās āž, ūž, tā kā slēgtās zilbes. Šis uzdevums, kas ir tas krāsainais režģis vai tabuliņa, tā liekamas uz tās burtu tabuliņas, un tur ir izgriežami lodziņi. Un šis arī principā ir tas pats zilbju veidošana, tikai tas ir drusku citādāks, un bērniem šis atkal līdz ar to ļoti patīk, tā ir cita aktivitāte, viņiem jāver lodziņš, piemēram, jāatver zils lodziņš, jāskatās, kāds tur līdzskanis ir, un jāatver sarkanais lodziņš, kāds ir patskanis, un tad viņi izveido zilbes. Principā zilbju veidošana citādā veidā, bet tas bērnus ļoti, ļoti motivē un rada interesi. Zilbju noteikšana vārdos, respektīvi segmentēšana, te arī, kā jūs redzat, ir krāsaini attēli, kas bērniem mudina viņus darboties ar interesi, un šeit princips katrs bērns saņem savas krāsas lielo zīmulu un savas krāsas attēlus, attiecīgi zilu, dzeltenu vai sarkanu, un dala vārdus zilbēs. Un arī princips sākumā dod divu zilbju vārdus, pēc tam 3 zilbju vārdus, un pēc tam jau visus 1, 2, 3 un 4 zilbes.
Šeit ir piemērs no vārdu veidošanas no zilbēm. Šeit tā sarežģītības pakāpe ir tāda, ka jūs redzat, tur, kur ir pūce, tur bērnam iedot šos sagriezto vārdu zilbēs, un viņam tāds atbalsts ir tās svītriņas, kur viņi var redzēt, kur ir pirmā zilbe un kur ir otrā zilbe. Pēc tam jau tur, kur ir attēls ar šaha, ar dambrets galdiņu, tur jau ir tā, ka bērnam pašam ir jāizveido no šīm sagrieztām zilbēm vārds. Šeit ir zilbju puķis, arī vārdu veidošana no zilbēm. Šeit ļoti labs ir šis automatizācijas aspekts, ka vairākas reizes mēs atkārto vienu un to pašu burtu salikumu jeb zilbi, tad lasa no centra uz ārpus, tad bize, bija, bise, vai otrādi pase, kase, tase. Un šeit arī var redzēt, ja jūs skatīsieties ļoti daudz jaunu, daudz reti dzirdētu vārdu bērniem, kas arī viņiem liek mācīties vārdus. Arī šeit šādā veidā vārdu veidošana no zilbēm, tā kā mēs likām pēc iespējas dažādākus, lai bērniem ir tā interese un viņiem patīk to darīt un darboties. Šeit atkal tā ar izskaņām, un izskaņas ir vēl viena tāda plašāka burtu kombinācija, ko viņi var iemācīties un pēc tam jau ļoti ātri atpazīt citos vārdos līdzīgos. Mums ir arī tādas spēles izveidotas dažādas, piemēram, šeit izgriež zilbes, un tad var spēlēt gan, ka, piemēram, skolotājiem ir visas pirmās zilbes un bērniem otrās, vieglākais variants, vai pēc tam bērni dabū visas zilbes un mēģina salikt vārdus, mainīties savā starpā, respektīvi mēs dodam jums kādus 2-3 variantus, bet jūs paši jau pēc tam varat izmantot to spēli dažādā veidā. Šajā komponentā arī ir svarīga šī nevārdu lasīšana, kas ir tīrā, tad jau var redzēt šo tīro tehnisko lasīšanu, kad bērns nevar uzminēt, un jāsaka, ka šie nevārdi patiesībā bērniem ļoti patīk, un viņi ļoti aizraujas. Un mums ir arī šeit ir spēle ar nevārdiem, kas arī bērniem ļoti, ļoti patīk. Un ko viņi labprāt spēlē, un tur tiek piešķirti punkti, un viņiem tā ļoti patīk. Un, jā. Tā kā šādi ir tie piemēri par to pamatfoniku. Tad ejot tālāk, ja tā bija pamatfonika, tad vienkāršāko zilbju lasīšanu un vienkāršāku struktūras vārdu lasīšanu, tad jau nākamais komponents ir daudz vēl sarežģītāks, tad tā ir paplašinātā fonika, vārdu un teikumu precīza un raita lasīšana. Mēs tā vienkārši viņu saucam par precizitātes un raituma komponentu. Bet tur ir šī paplašinātā fonika, un tas nozīmē savukārt, ka tā jau ir spēja dekodēt jebkurus burtu savienojumus noteiktā valodā ar sarežģītu struktūru, nevārdus, reti sastopamus vārdus. Tas ir tā kā jums iedot jebkuru latviešu valodas tekstu, ļoti specifisku, kur jūs nezināt daudzus vārdus, bet jūs to prastu izlasīt. Un šī paplašinātā fonika paredz šos visus iepriekšējos komponentus, gan fonoloģiskās apzināšanās spējas, protams, burtu atpazīšanu, alfabētisko principu un pamatfonikas zināšanas. Tā kā tie komponenti pieaug no tās iepriekšējo komponentu bāzes. Tad raitums patiesībā ir tāds ļoti svarīgs faktors lasītāja izpratnē, un ļoti cieši saistīts ar šīm, protams, dekodēšanas prasmēm. Ja bērnam ir grūtības ar dekodēšanu vārdu, saprotams, ka raitums, lasīšanas raitums nav tik augsts. To var veicināt, saprotams, ar lasīšanas pieredzi, un jo vairāk lasa, jo vairāk trenē raitumu, bet, protams, noteiktā veidā. Nevis, un mēs to esam arī paredzējuši, ievērojot gan sarežģītības pakāpes uzdevumus un nesteidzoties. Savukārt precizitāte ir kopumā nozīmē, cik lasot kādu noteiktu tekstu, cik daudz kļūdu pieļauj lasītājs attiecībā pret kopējo izlasīto vārdu skaitu. Un arī šī zemes precizitātes rādītājs var norādīt uz dekodēšanas grūtībām. Un kāpēc svarīgi attīstīt lasīšanas raitumu?
ļoti daudz pētījumu ir parādījuši šo ciešo saistību ar lasītāju izpratni, kas ir tāds lielāks un galvenais lasīšanas mērķis, kāpēc vispār cilvēki lasa, tad raitumam ir ļoti svarīga nozīme šajā nākamajā jau izpratnes komponentā. Un tad šo nodarbību mērķis, kas ir lasīšanas raituma un precizitātes veicināšanai, ir veicināt šīs prasmes, tad lietojot loģiskā secībā izpildāmus uzdevumus, ievērojot šo sarežģītības pakāpi. Un šeit ļoti specifiski mēs esam sagatavojuši uzdevumus ar šīs sarežģītāko vārdu konstrukciju, kas latviešu valodā ir divskaņu un līdzskaņu sapludinājumi. Tad atkal automatizējot vēlreiz un vēlreiz dažādos kontekstos, lasot un atkārtojot. Un vēl viens svarīgs aspekts, protams, ir svarīgi arī vārdus lasīt, bet vēl arī ļoti svarīgi uzreiz šos vārdus iesaistīt teikumos. Un to mēs arī esam paredzējuši. Un tad tās efektīvās stratēģijas lasīšanas raituma precizitātes veicināšanai ir skaļa lasīšana, ka bērniem ir iespēja tieši lasīt skaļi, atkārtot lasīto, un šī skolotāja visu laiku norāda uz kļūdām, bet nevis tā, ka tu kļūdies, bet vienkārši lūgt vēlreiz, vai tu varētu vēlreiz izlasīt. Ja bērns nevar atkal kļūdaini lasa, tad skolotājs saka, tagad izlasīšu es, klausies, un pēc tam tu atkārtos. Tā kā, likt šo, kamēr bērns pareizi izlasa. Un tad uzdevuma piemēri. Vārdi ar divskaņiem. Faktiski gandrīz visās nodarbībās ir vienkārši bērni lasa ar divskaņiem vārdu. Katrā nodarbībā ir viens divskaņas, piemēram, šeit ir ai, un tad viņi lasa atsevišķus vārdus. Pēc tam ar šo pašu divskani veido teikumi, šie pieaugušie teikumi, kas atkal ir automatizācija, jo ir daudz vārdi, kas atkārtojas vairākas reizes, kas ir arī ar divskaņiem. Un pēc tam ir atkal vēlreiz citādi teikumi, un šeit ir sagriezto teikumu uzdevums, kur bērniem sagriež teikumus, un viņi velk pa vienam un lasa. Jā, te varbūt vajadzētu piemetināt, kāpēc te visu laiku 3 krāsas parādās. Tāpēc, ka bērni ir grupiņās pa 3, un tas ir paredzēts tātad noteiktas skaits to piemēru katram bērnam ar savu krāsu. To mēs laikam nepateicām, ka mūsu viss šīs nodarbības veidots 3 bērnu grupai. Protams, jūs to varat darīt individuāli, bet arī, trietā tas ir paredzēts gan instrukcijas, gan visi uzdevumi, ka jūs varat strādāt vienlaicīgi ar 3 bērniem. Un tā mēs arī esam veidojuši un vadījuši šo eksperimentu, strādājot ar 3 bērniem. Tātad šis atkal ir nākamais ar līdzskaņu savienojumiem. Arī atkal tāds mehānisks, tehnisks uzdevums lasīt šos līdzskaņu savienojumus. Pēc tam atkal atrast tos un izkrāsot papildu aktivitāti bērniem. Un, piemēram, atrast un apvilkt. Un šeit ir tā, ka tie līdzskaņu savienojumi noteikti var būt gan sākumā, gan vārda vidū. Un tad viņiem tas vēlreiz ir jālasa tie vārdi. Tas ir tā, ka viņi vienreiz klusi lasot pie sevis apvalk, un pēc tam viņi lasa skaļi. Tad ir tā klusā lasīšana, skaļā lasīšana un atkārtotā lasīšana līdz ar to. Un šis ir patiesībā viens no vienkāršākajiem, visvienkāršākais uzdevums, bet bērniem patīk arī tīri aktivitātes maiņas pēc, un tāpēc, ka tas ir viegls, savienot vārdu ar attēlu, bet arī vēlreiz, tā kā viņi savieno, viņi izlasa klusi, un pēc tam viņi katrs vēl nolasa skaļi šos vārdus. Atkal ir šī skaļās lasīšanas aspekts. Un pēc tam ir tā, ka katrs bērns saņem šādus piemēram, vienas krāsas, to saņem viens bērns, sagrieztus teikumus, un bērnam jāveido attēls. Tad atkal bērns vispirms tad lasa katru teikumu pie sevis klusi, tad viņš mēģina viņu salikt kā stāstījumu, un pēc tam jau skaļi nolasa visu stāstījumu. Lūk. Un šeit arī tie eksperimenta rezultāti ir šim komponentam ir tādi, ka te arī var redzēt ne tik izteikti mutiskās lasīšanas raitumam, bet ļoti
precizitātei starposmā ir diezgan liels atrāviens, bet būtībā ir eksperimenta grupa uzrāda augstāks rezultāts, bet tur ir jāņem vērā, ka viņi arī sākotnēji bijuši augstāki. Taču vēlreiz ir jāatgādina, mums bija 8 nodarbības, un tas ir daudz par maz, jo visos pētījumos ir tā sākot, man liekas, no 20, un pat ir vesels mācību gads un 50 nodarbības. Tā kā šis bija tāds pavisam neliels ieskats, un tas apliecina arī to, ka tas nav pietiekami, lai šīs prasmes veicinātu un attīstītu, bet ir redzama dinamika un attīstība, un tas jau ir arī pietiekami labs rādītājs. Un tad vēl par pēdējo daļu, par lasīto izpratni, kas vēl ir daudz sarežģītāks komponents, un faktiski lasītā izpratne, tad to var definēt kā tādu vispārīgu lasīšanas mērķi. Un tas ir ļoti cieši saistīts arī ar mutiskās valodas izpratni un mutiskās runas izpratni, ko ļoti agrīni jau var veicināt, pirms bērns vispār ir sācis lasīt un apgūt burtus. Un lasītā izpratnē nāk klāt arī tāds plašāks konteksts, kas dod savu pienesumu šī komponenta attīstībā un veicināšanā. Tā ir tā vispārīgā bērna pieredze, valodas attīstība, vārdu krājums, komunikācijas pieredze, vai bērns vispār ir radis pārstāstīt, atstāstīt, vai viņš vispār uzdod jautājumus, un kā vispār šis lasīšanas aktivitāte ir vērtēta gan ģimenē, gan skolā. Un mēs piedāvājam, un parasti lasītā izpratnēs līmeni var definēt sākot no vārdu līmeņa līdz pat plašāk stāstījumu līmenim. Tas ir izprast vārdus atsevišķas frāzes, teikumus un stāstījumus. Un sākuma līmenī, veicinot lasītāju izpratni, ja tie rādītāji ir tiešām ļoti zemi, lieto attēlus kā atbalsta materiālu. Mums arī tad ir paredzēta tādam vienkāršākam līmenim ar attēliem, teikumu līmenim un jau pēc tam noslēdzot ar sarežģītākiem tekstiem. Un tad lasītā izpratnes augstākais līmenis, protams, ir izprast stāsta būtību, mācīt izprast starp rindiņām rakstīto vai tieši tekstā nepateikto, izdarīt secinājumus par lasīto un galvenās domas noteikšanu, kas tiešām ir tādas ļoti sarežģītas prasmes, augsta līmeņa prasmes. Un šajās nodarbībās, kā es teicu, mēs sākam ar teikumu līmeni, īsiem un vienkāršiem stāstiem, un pēc tam pārējot pie plašākiem stāstiem. Un tad šī mērķa sasniegšanai izmantotas dažādas stratēģijas, piemēram, jautājumu uzdošana, pārlasīšana, kļūdu labošana. Un te daži piemēri. Piemēram, teikumu līmenis ar attēliem ir tā, ka vienkārši kurmis dzīvo un tad bērnam jāpabeidz, vai ir viens attēls un 2 teikumi, kur bērnam ir jāizvēlas, kurš ir pareizais, jāpiemeklē atbilstoši attēlam, vai ir viens teikums un 2 attēli, tādi šķietami vienkāršāki, bet patiesībā tādā sākuma posmā vai bērniem, kuri grūtības ar lasītāju izpratni, tas ir tas līmenis, ar ko var sākt. Pēc tam sarežģītības līmenis pieaug, un tad jau attēli vairs nav, tad ir teksts, un tad bērnam šeit jūs varat redzēt vienkārši dažādi uzdevumi, vai viņiem vienā uzdevumā ir izgriezti teikumi un pēc tam noslēguma daļas, vai viņam ir jāatzīmē, vai tas apgalvojums ir pareizs vai nepareizs, vai jāizvēlas starp rudenī biežāk līst lietus vai plaukst puķis. Un, protams, tad skolotāji saka, ka visādi var būt, bet tas ir arī ļoti labi, ka bērni diskutē un viņi pamato un viņi iesaistās. Tad ir vēl arī vienkārši pēc viena teikuma ir jautājums. Tad nedod bērnam plašu tekstu, sarežģītu tekstu. Ja bērnam ir grūtības, viņam šis līmenis ir atbilstošs. Vai pēc tam nākamais viņi izlasa vairākus teikumus un pēc tam ir jautājumi. Un te var redzēt tas mazais stāstiņš, kas tur stūrī. Tur ir 1, 2, 3. Tas nozīmē, ka katrs bērns lasa šo vienu rindkopu, un pēc tam ir jautājumi par tekstu. Tad tie teksti ir dažādi. Piemēram, tad bērni lasa katrs
klusām šo savu tekstu un atbild uz jautājumiem ar jā vai nē. Un viss sarežģītākie, protams, ir šīs galvenās domas noteikšanas jautājumi. Un šajos uzdevumus arī vienkāršākais, ka tā galvenā doma tiek piedāvāta jau šeit, mēs neesam ielikuši, un bērns vienkārši saliek pareizos un nepareizos variants, vai visgrūtākais ir, kad viņš pats saraksta tur iekšā. Tas laikam, jā, vēl par uzdevumiem īsumā viss, un tad eksperimenta rezultāti, piemēram, testa daļai par atstāstīšanu, ar ko iespējams ir izmērīt, tad te var redzēt, ir eksperimenta grupa ir ievērojami augstāki rezultāti ziemas mērījumā jau nekā kontrola grupai. Savukārt, vēl viens lasītāja izpratnes rādītājs, teikumā trūkstošu vārdu, kas ir patiesībā daudz sarežģītāks pēc būtības, jo viņš prasa arī daudz plašākas prasmes. Te var redzēt, ka jau sākotnēji eksperimenta grupas dalībniekiem ir bijuši zemāki rādītāji, un viņi ir palikuši, bet tomēr dinamika notiek. Jā, bet tā kā šis komponents ir ļoti komplekss, sarežģīts, tad tas prasa daudz vairāk nodarbību, lai veicinātu šo lasītāju izpratni. Un šeit var redzēt to pierādījumu tam, ka lasītāja izpratne ir cieši saistīta ar lasītprasmes raitumu. Un faktiski ar visiem iepriekšējiem komponentiem. Un tas, laikam, mums ir viss, ātrumā. Jā, tas patiešām tā ātri pārskrienot. Jā. Un tagad mums ir. Tātad paldies par iesūtītiem jautājumiem. Mums ir jautājumi, tad es varbūt lasīšu. Labdien, kurš var šo izstrādāto materiālu dabūt vai iegādāt? Jā. Pirmām kārtām tieši šo atbalstu materiālu Skola 2030 tātad vidē ir ielikti visi tie materiāli. Jūs varat viņus tur brīvi kopēt. Protams, ir zināma problēma tādā ziņā, ka tie stimulu materiāli prasa kopēšanu krāsainu un uz cietāku papīru, lai vēlāk var griezt ārā un strādāt ar kartiņām. Patreiz projektā materiāli, kas bija radīti, viņi jau ir izdalīti skolām, kas piedalījās tajās pirmajās nodarbībās. Ja būs jums liela interese, sūtiet pieprasījumu, mēs noteikti varam pasūtīt un iespiest un atkal skolai izdalīt. Jā. Bet to nav vērts darīt, kamēr nav lielas interesi. Ja mēs redzēsim, ka jūs ir interesi un skola rakstīs, piemēram, mums uz norādītām šajos slaidos kontaktu informāciju Solvitai un Braško, tur ir norādīts viņas e-pasta, mēs noteikti arī to izdarīsim un vēlreiz iespiedīsim šos materiālus. Jā, es saprotu, ka mums vairāk jautājumu nav, jā. Ko, tad mēs varam noslēgt, jā? Paldies par uzmanību. Paldies liels par uzmanību. Jā. Un cerēsim uz turpmāku sadarbību. Jā, paldies.